Es sākšu laikam ar milzīgu paldies visiem, kas šodien ir varējuši atnākt, un tas tiešām mums ir liels prieks, kad mēs šeit esam visi kopā. Mēs varam piedalīties šīs brīnišķīgās grāmatas atvēršanā, kur visiem ir, es nezinu, pielikt savu roku, un tas tiešām ir ļoti, ļoti nozīmīgi. Sākšu ar to, ka es gribu pateikt milzīgu paldies autoriem, projektu autoriem. Tas ir milzīgs darbs, ko jūs esat darījuši, un tas ir tik ļoti vērtīgs un interesants, kad to spēja novērtēt tagad un nedokumentēt to. Tas nebija mūsu spēkos, mums tas bija jāizdara, un mēs esam to panākuši. Tā kā man ir prieks, ka jūs esat šeit, un liels paldies, ka jūs varējāt arī atnākt šodien. Es gribu pateikt milzīgi paldies viesnīcu apsaimniekotājiem, viesnīcu īpašniekiem, jo bez tā, ka jūs viņus uzturat kvalitātē un jūs cenšaties un rūpējaties par to, arī nekas nenotiek. Un daudz objekti ir brīnišķīgi bijuši izveidoti, bet dzīves laikā viņi ir noziedējuši tieši šī iemesla, pēc, ka nav bijusi labs saimnieki. Un par to arī ir jāsaka paldies, ka jūs esat un ka jūs mums dodat šo te iespēju būt klāt šajā dzīves telpā kopā ar jums un kopā ar visiem Rīgas viesiem. Es gribu milzīgi paldies pateikt ģimenei, kas atbalstīja un, protams, nenoliedzami milzīgu lielu no sirds sirsnīgu paldies gribu pateikt profesoram Strautmanim. Un 11 gadus, kad es tā paskaitīju vakar, domājot par šo visu 11 gadu, jau ir kopā, un mēs esam jau kļuvuši par ģimenes draugiem, un tas ir tiešām ļoti interesants piedzīvojums, kā viens projekts var sasaistīt kopā uz tik ilgiem gadiem. Kāds tā var būt dzīve. Bet man nebija iespēja to nedarīt, un man nebija iespēja līdz galam to nepabeigt, jo profesoram Strautmanim ir milzīgi standarti, milzīgi kritēriji, un universitātē visi zina, cik ļoti tās ir augstas prasības. Mūsu redaktorai, galvenai redaktorai izdevniecības Ingūnai Cepītei ir milzīgas prasības pret to, lai tas būtu izdevies, pret visu izdevumu, pret visu komandu. Sandrai Levānei, kas bija zinātniskā redaktora, ir fantastisks. Visi universitātē, visi, kas ir pie viņas mācījušies, spēja ļoti augstu novērtēt to, kādas prasības ir Sandrai, lai šis izdevums būtu izdevies. Arī tā skaitā ne tikai prasības pret studentiem. Nu, un tad ir projektu autori, pret kuriem mums ir atbildība, un viesnīca īpašnieki, viesnīca apsaimniekotāji, pret kuriem mums ir gods, un te nu mēs esam. Tā kā visiem ir milzīgs paldies par iespēju, un, protams, Kultūra Kapitāla fondam, kurš mūs atbalstīja, un bez šī atbalsta, dzīve ir dzīve, mēs netiktu uz priekšu. Projekta komandai milzīgs paldies. Protams, mēs esam ļoti novērtējuši šo milzīgo ieguldījumu, šo entuziasmu, kas bija šajos cilvēkos, kas varēja tik daudz mums darīt un palīdzēt, un vēl vairāk, kad es tiešām šos 2 pēdējos gadus vairs nebiju šeit uz vietas un tikai elektroniskā saziņa. Tas bija ļoti grūts pasākums, bet mums tas ir izdevies. Liels paldies! Un Ingūnai šodien ir dzimšanas diena, un pie visa tā, kad šodien mums ir tik nopietnas pasākums, cilvēkam ir dzimšanas diena, es tiešām gribētu visiem uzaicināt, apsveikt šo ko no savas puses var pielikt klāt. Tu jau visu pateici. Es domāju, galvenās nopelns jau tomēr ir redakcijai, ka jūs saņēmaties, jūs būs pacietāt, un izturēt visu šito lielo ceļu, un tā grāmata iznās tiešām efektīvi. Es mēģinu aiziet to grāmatu tirdziņu un tagad nopirkt viņu, bet arī tur viņi maksā to grāmatu, bet viņi tā nevar nopirkt tik vienkārši. Un tas vien nozīmē, ka ir forša grāmata. Visiem jums paldies, kas bija palīdzīgi viņu tapt. Un no savas puses, es domāju, es esmu ļoti laimīgs, ka man bija iespēja pastāvēt ar maniem bijušiem doktorantiem un tā tālāk. Un redzēt jūs visus kopā un arī mans kolēģis. Es domāju, ka ja tāda sadarbība ar to jūsu redakciju mums turpinātos, tad brīnišķīgi. Varbūt pēc ko izdomāsim, vēl kaut ko rakstīt. Jo katrā ziņā viesnīcām droši vien tas ir kaut kas pa smagu.
vajadzētu kaut ko tādu vieglāk, jo pārāk nopietni tā grāmata iznāk. Bet katrā ziņā, kā pirmais, man tagad brīnišķīgs tāds mēģinājums. Paldies. Pamatakmenis. Vai es varu vēl vispār? Šeit ir ļoti liels ieguldījums arī viesnīcu un restorānu asociācijas direktoram, ilgadējuma direktoram Edvīnam Bukaskungam. Viņam bija tik kolosāls materiāls, kas jau bija apkopots, bet vēl netika dokumentēts, ja, kad mēs ar lielu prieku no viņa saņēmām šo materiālu, paralēli vēl ieliekot iekšā šeit informāciju, kas ir visiem projektētājiem ļoti nozīmīga. Paldies jums liels, paldies Edvīna! Strādāju turismu nozarē, es varbūt paskatīšos šo grāmatu no citas puses. Tātad šī ir tiešām, kā jau Damkungs minēja, tā ir tāda liela Latvijas tēla, kā saka, propaganda, īpaši, ka nākošais gads ir, kā saka, Rīga kultūras galvaspilsēta, tāpēc man tiešām nācās no malas vērot, kā strādāja autori arī daļēji, un tiešām tas ir milzīgs darbs ieguldīts šeit, un savā ziņā šī grāmata, teiksim, ir pat unikāla, jo tieši par viesnīcām praktiski ļoti maz tādu grāmatu ir. Un pirmām kārtām tātad adresāts varētu būt šie turisti, kas tiešām propagandētu šo te Latvijas tēlu, ja, jo šeit ir tiešām šīs te kvalitatīvākās viesnīcas, labākās, kas ir Rīgā. Un es domāju, ka arī turpmākais darbs varbūt būtu arī pa visu Latviju. Tā doma varētu būt arī uzrakstīt par Latvijas, varbūt ne tikai viesnīcām, jā, bet arī varbūt citu veidu mītnēm. Es sadarbībā ar jums tas materiāls ir vienreizējs un unikāls tiešām. Tā kā paldies un apsveic